pirmais video, ko es uzņemu. Es ceru, ka tas būs interesants. Video būs par to, kā es pati sēju, stādu, audzēju un gaidu pavasari. Pēc būtības tas būs video par to, kā piepildīt savus sapņus. Un tā, šodien es pastāstīšu par to, kas man šobrīd marta beigās aug uz palodzes. Es pat teiktu drošāk, nevis vienkārši uz palodzes, kā jūs redzat, bet uz galda. Un galds ir visai liels. Jā, galds ir liels, protams, šeit ir arī grāmatas, un galds bija sākotnēji domāts datoram, bet kā tagad jūs redzat, datoram vietas nav, jo visu aizņem stādi. Protams, arī kaķis. Kaķis arī te kā te. Vai ne, Džīna? Jūs arī iepazīstīties ar manu kaķi. Viņa sauc Džīna, viņa ir vislabākais mans draudziņš, man mazā meitiņa, vismīļākais kaķis pasaulē. Labi, cerams, ka Džīna pārāk netraucēs. Tātad, kas man šeit aug? Iesim pēc kārtas. Pēc būtības šo video varētu nosaukt arī 3 veiksmes šogad, un viss pateicoties lampai. Lampai, kas ir novietota šeit, ļoti interesantā veidā, kā jūs redzat, uz grieļu žāvētāju. Tā ir normāla, beidzot lampa. Līdz šim man bija lampa, kas bija vienkārši nopirkta Temu, tāda rozā lampiņa, ne, Džīna, rozā lampiņa, kura deva gaismu, šķiet it kā pat pareizo gaismu, kas ir domāta augiem, un tomēr es pati pēc pieredzes redzēju, jau vairākus gadus audzējot stādus, ka tā gaisma nebija pietiekama. Un tās 3 veiksmes, par kurām es šodien gribu pastāstīt, ir izdevušās tikai un vienīgi pateicoties lampai, un vēl kā man māma saka, taviem zaļajiem pirkstiņiem. Tātad sāksim ar baziliku. Tā ir pirmā veiksme. Baziliks, tas ir super kolosāls augs, ko audzēt siltumnīcā, ko audzēt, lai pieliktu salātiem, lai ēstu kopā ar mocarēlu un tomātiņiem, pašaudzētiem vēlams. Bet baziliks nav tas lētākais augs. Jā, protams, jūs varat nopirkt viņu lielveikalā par diezgan nepārāk lielu naudu, bet tas nekad nesmažos tā kā tas baziliks, ko jūs esat iesējuši paši. Un ja jūs gribat audzēt baziliku un vēlāk no viņa gatavot pesto, tad bazilika vajag daudz. Es šogad izdomāju, ka jāsēj laicīgi. Es izdarīju to februāra beigās, iesēju tādos trauciņos, kuros nav caurumiņa apakšā, kā jūs redzat, nav. Drenāžai es izmantoju tikai un vienīgi vermikulītu, tātad viena kārta vermikulīta, apmēram 1,5 cm, tālāk zeme dēstiem, universāli zem dēstiem, un virspusē atkal vermikulīts. Ko dara vermikulīts? Vermikulīts palīdz nevajadzīgo vai pārmērīgo mitrumu savākt, un tad, kad augam tas ir nepieciešams, atkal atdod. Un faktiski es teiktu, tā ir veiksme. Paskat, cik kupls kolosāls baziliks, 3 trauciņi, ja? Zaļš, tad tāds tumšais baziliks 2 veidu, kas gan izskatās pēc viena, bet īstenībā tie ir 2 veidu baziliki. Sasēja diezgan biezi, ļauj viņam augt šobrīd tā. Jā, protams, būtu labāk viņu izpiķēt, katru stādiņu atsevišķā trauciņā, lai veidotos lielākas un veselīgāka sakņu sistēma, bet tas nav reāli, ja jums ir galds, uz kuru jābūt tik daudz augiem. Attiecīgi baziliks man pašlaik būs šādos trauciņos līdz brīdim, kamēr es viņu varēšu izstādīt siltumnīcā. Visdrīzāk tas būs maijs, varbūt aprīļa otrā puse, atkarībā no laika apstākļiem. Stādīšu es viņu starp tomātu stādiem, priekšpusītē. Tā kā es ceru, ka izaugs, jau pagājuši gadu es baziliku pati nesēju, nopirku lielveikalā vienu šādu spainīti. Vienkārši viņu tā drastiski izķidāju, sastādīju katru atsevišķu un izaugu tā neko. Normāli sanāca pilns leduskapis ar pesto. Pirmā veiksme baziliks, super kolosāli. Smaržo, aug, attīstās, viss ir kolosāli. Otrā veiksme. Es domāju, ka otrā veiksme šogad man ir petūnijas. Jā, petūnijas. Petūnijas es mēģinu audzēt, tās būs nokaranās petūnijas, Opera White sērija, kuras es mēģinu audzēt no sēklām. Es nopirku, protams, vairāk sēklu, bija kāds 3 vai 4 sērijas, izdīga tikai šīs 2, diemžēl. Iespējams, bija pārāk augsts sēkliņām, vai arī viņas nebija tik svaigas, bija akcija, bija nocenots. Vienalga, es esmu ļoti priecīga, jo šie 2 stādiņi ir izvērtušies ļoti lekni, skaisti. Kā jūs redzat, jā, man te ir rakstīts Diāna, bet tas tāpēc, ka tur kādreiz bija hortenzija šajos trauciņos. Es neesmu uzrakstījis nosaukumu, bet jūs redzat, šī te Opera White sērija, viņa ir diezgan tāda
dzīvelīga, audzelīga, viņai būtu jāizveido milzīgs krūms, un tāds arī notiek, jo burtiski pirms nedēļas man bija viņas sastādītas šādās mazās kastītēs, mazos, nezinu, 50 gramu trauciņos, tā kā šeit šobrīd atrodas lobēlī. Un tad es viņu pārstādīju tādā lielākā trauciņā, un sakņu sistēma milzīgi jau tagad. Faktiski nedēļas laikā viņa ir aizņēmusi jau šo trauciņu, viņa vēl te augs kādu brīdi. Lai veidotos labāks krūmiņš, es esmu apšņirkājusi visus tos sānu dzinumiņus, redzēt, visi te ir nogriezti tie galiņi, tā ir apkārt visam trauciņam, lai viņš tikai neiet pāri podiņa robežām. Un šodien es arī izšņirkāju vidējo dzinumiņu, lai viņa zem sānu dzinumiņus pie katra lapu tā sākuma un veidojas kuplāks krūmiņš, veselīgāks krūmiņš, lai viņš nestīcē. Faktiski es esmu šobrīd ļoti apmierināta ar viņiem. Visus tos nogrieztos dzinumiņus es saliktu tādā atsevišķā kastītē, zemītē, mitrinu, nu redzēt, tīri neko. Vajadzētu jau it kā pēc pareizības būtu arī jānogriež šie te ziedu pumpuriņi, kas tur jau galos ir veidojušies, bet pagaidām viņi ir tik tuvu, ka man negribās viņus griezt, jo tad es varētu satraumēt arī lapiņas. Es jau pagaidīšu, bet labāk būtu izgriezt. Nu, ko redzēsim? Es domāju, ka viss būs kārtībā arī ar šo. Nu, tā ir otrā veiksme, un trešā veiksme noteikti ir dihondra. Paskat. Vai nav brīnišķīga dihondra? Tās ir 5 sēkliņas, kā jūs labi zinat, viena sēkliņa maksā apmēram 1 eiro, jo pērkot dihondras sēklas, parasti tur vienā iepakojumā tieši ir 5 sēkliņas, tā tas bija arī šī gadījumā. Es gan viņu nopirku lētāk internetu veiklā, nesaukšu tagad kurā, bet ļoti veiksmīgi. Un jāsaka, ka šogad dihondra man ir izaugusi brīnišķīgi. Es viņu sēju jau 3. gadu, līdz šim es mocījos, turēju viņu ilgi tajos mazos tādos trauciņos, tā kā šeit šobrīd lobēlī. Tad es viņu kaut kā mēģināju apgriezt. Nu, skatījos visādus dārza vlogus un mēģināju mācīties no tā, un tad es viņu spraudu. Katru to dzinumiņu, kas tā kā iet no maliņām, ja šeit arī var labi redzēt tādu dzinumiņu, es viņu spraudu ar kaut kādām tā kā stieplītēm un visādi sprādzītēm. Šogad es neko nespraužu, es vienkārši laicīgi pārstādīju ļoti labā zemē. Un arī šeit, ja uzmanīgi ieskatās, redzēt, ka veidojas jau sakņu sistēma. Jā, mazs balts saknīts jau parādās, un faktiski tā dihondriņa sāk jau pati no sevis veidot tādu smuku krūmiņu, dzīt sānu dzinumiņus, tos es vienkārši tā pierušinu ar zemīti, redzēt, kā šeit, nekas nav piesprausts, vienkārši pierušinu. Un es ceru, ka ar laiku man būs skaists krūmiņš, vēlāk sāks veidoties tādi garāki dzinumiņi, kurus es negriezīšu, nekur nevīšu, un viņi vienkārši veidos skaistu tādu ūdenskritumu efektu. Varēs iestādīt vai nu kādos nokarinājos podos, uz balkona, vai varbūt dārzā. Katrā ziņā ideja man ir daudz. Tās ir tās 3 pamat lielās veiksmes. Kas tad man vēl te aug? Nu, es ceru uz izdošanos, protams. Tie ir spraudenīši, kurus es veidoju no hortenzijām, no skarēnajām hortenzijām. Redzat, šeit ir faktiski sasprausta zemītē. Zemītē virsū ir sfagnum sūniņas, ko es salasīju mežā, pavisam nedaudz, viņas ļoti smuki tur ir mitrumu. Un šos te koksnējos spraudeņus es salasīju, faktiski salasīju, tad, kad es apgriezu savas hortenzijas dārzā, savā sapņu fazendā. No tiem apgrieztajiem dzinumiņiem izveidoju vairākus spraudenīšus un vienkārši sabakstīju te zemītē. Un redziet, tad, kad es viņus griezu, nebija neviena pumpuriņa, šobrīd jau ir brīnišķīgas lapiņas. Šis konkrētais ir Bonfire hortenzija. Trauciņš izskatās ļoti cerīgi. Tāpat ļoti cerīgi izskatās arī Magical Kilimanjaro. Lūk, mazliet mazākas lapiņas, bet arī ļoti skaisti. Tāpat marta beigās, burtiski pirms nedēļām 2, ja nemaldos, nogriezu viņus. Nu, un tādu spraudenīšu man ir vēl, citi netik labā stāvoklī, kā piemēram šie. Tā, jā, redzēt, te faktiski pavisam nedaudz kaut kādu pumpuriņu iesākumu viņš ir redzams, bet es neteiktu, ka man te ir liels cerības. Nu, nebūt ne. Un tāpat arī problēma ir ar šo. Te ir tāda daļai problēma. Tie malējie dzinumiņi tajā kreisajā pusē,
nevis dzinumiņi, bet spraudenīši viņi sāk mazliet pelēt. Iespējams par daudz aplaistīts vai nepavēdināja laicīgi. Vidējie smuki dzem ceļas lapiņas, tas gan nenozīmē, ka viņiem ir saknes. Es esmu skatīsies ļoti daudz video, kur pavairo no spraudeņiem hortenzijas, citi pat pavairo vienkārši noplēšot tā saukto pumpuriņu, pavisam tādu maziņu kaut kādu tādu jau pavērtām lapiņām pumpuriņu, vai faktiski noplēš šādu pumpuriņu no dzinuma, liek sūniņās un gaida, kad veidosies saknes. Tā arī var darīt. Es esmu mēģinājusi, man īsti nav izdevies līdz šim, vienkārši man nebija vajadzīgie apstākļi, nebija vajadzīgā gaisma. Bet šis konkrēti variants man šobrīd izskatās cerīgi. Es negribu viņus raustīt turp atpakaļ, skatīties, vai ir vai nav saknes. Ja saknes būs, mēs viņus ieraudzīsim pa maliņām. Šeit vienkārši paskatoties, ja? Vai ir vai nav saknes. Substrāts man šeit ir ļoti mitrs. Es pat teiktu, ka varbūt pārāk mitrs, kā jūs redzat, tek arī ārā. Šeit ir caurumiņi apakšā, ja? Tā kā mazliet nevajadzīgais mitrums iztek. Bet, pagaidām izskatās cerīgi, es negribu arī īpaši kustināt. Lūk, tad man vēl te ir tāds pusmironītis, smuka hortenzija, ko es veidoju no spraudenīšu pagājušajā gadā. Tā ir lielapa hortenzija. Endless Summer, Love, man šķiet. Kaut kā neesmu vanē, meloju, Aiša. Jā, Aiša. Bet tas ir mans spraudenīts, bet viņš izstāstāts nepārāk dzīvs. Es viņu pa ziemu iznākusi, faktiski daudz dzīvokļu mājas kāpņu telpā, un viņam vienā brīdī laikam es nenofiksēju, ka vajag aplēt un neaplēju, viņš ir pakaltis. Bet otrs tieši tāds pats brīnumiņš ir atmūdies, lai arī tie vecie kātiņi visi ir uzbeigti, ja, tā ir begošā līgava, ko es arī, bet redziet, dzem jaunas dzinumiņas, tā kā varbūt izdzīvos. Tas vairāk tāds eksperiments, protams, paigi neceru uz šiem. Tā, ja atgriežoties pie tā, kas man vēl te aug, protams, man te aug arī lociņi, jā, mēs jau te ēdam viņus. Ir arī pagājušā gada pelargonija, ko vajadzētu droši vien tagad bišķiņ apkopt, varbūt paņemt kādu spraudenīti, pavairot. Tad vēl ir pāris spraudenīši, ko es tur ūdenī. Lūk, te jau saknītes ir izveidojušās, jā. Tie ir tādi dažādi augi. Plektrantus, šis te ir tāda smuku lapiņa, apakš tumši, sarkani, lilīgi. Ar šo man ir laba pieredze, es katru gadu viņu pavairoju. Un darbā man tur aug tāds lielāks augs, un tad es pāris tādus dzinumiņus nošķiņu. Pavasarī ieliek ūdenī, viņi izdzen saknītes, un viņus var smuki arī veidot. Vēlāk stādīt uz balkonu, viņi nebaidās no saules, pārāk jau laicīgi viņus pieredzi. Veido tādu smuku kuplu augu. Un otri dzinumiņi, tie mazie spraudnieši, tie ir no šīs te brīnišķīgās puķītes. Arī es teiktu, brīnišķīgi viņi ir. Vēl es neesmu līdz galam sapratusi, vai viņa ir kā istabas augs, bet es esmu viņu audzējusi, vasarās parasti uz loģijas. Arī neko, bet viņai pārāk nepatīk saule. Es neesmu izpratusi īstos audzēšanas apstākļus, kādi viņai tie ideālai, tāpēc šobrīd par šo es vairāk nestāstīšu. Jā, un vēl pavisam īsi, es pirms 5 dienām sasēju tomātus un piparus. Šobrīd šeit uz galdu, uz sildošā paklājuma, kuram ir uzlikts temperatūra 28 grādi, man aug 18 dažādi. Gribēju teikt 17 dažādi sieri, kā Emīla nedarbos. 18 pipara stādiņi. Šobrīd vēl neviens nav izdīdzis, te ir ļoti dažādi. Es viņus turu uz paklāņu, jo es zinu, ka pipariem vajag tiešām konkrētu temperatūru. Es ceru, ka viņi izdīgs, pipari dīgs netik ātri, gan ir normāli, ka viņi 5. dienā vēl nav izdīguši. Un tad vēl man ir vesela virkne tomātu stādi un arī pāris baklažāni parādīšu. Tie atrodas zem galda, mirklīti. Lūk, zem galda. Tātad 2 tādi trauciņi, katrā 9 gabali ir tomātu stādi. Ar tomātu stādiem man ir prieciņš, jo dažiem ir parādījušās, būtiski 2 ir parādījušies jau dzinumiņi pavisam maziņi. Un tā ir šķirnīte, aveņu tomātu tāda šķirnīte. Lūk, te viņus var redzēt.
pavisam maziņi, cik labi jūs tur redzat, nezinu, gaismu ir kā ir. Murtas 2 ir izlīduši, tā ir šķirnīte, pateikšu precīzi tādēļ, Pink Wonder. To man ieteica ChatGPT brīdī, kad es aizgāju uz depo un nevarēju saprast, kādu tomātiņu paņemt, kas būtu agrs un rozā un gaļīgs. Šādi viņš man izmet. Es domāju, ok, pamēģināsim, ko tad mums saka mākslīgais intelekts par šo. Un tad man te ir vēl trešā kastīte, kurā ir kādi 5 baklažānu stādiņi un daži tomāti. Tur vēl arī nekas nav īsti izlīdis, bet pilnīgi normāli. Es domāju, ka rīt parīt jau sāks kaut kas parādīties. Un es ceru, ka šogad man tik tiešām būs tomātu stādi, jo pagājuši gadu es arī ļoti veiksmīgi izaudzēju. Tad vienā brīdī nenofiksēju temperatūru, jo tomātiem un arī pipariem ir ļoti svarīgi, kādā temperatūrā viņi dīkst un kādā viņi aug. Un viņi man vienkārši nosala, palika tādi lilā, apstājās augšanā un viss. Es dabūju izmest ārā un iet uz tirgu pēc stādiem. Jā, man bija tomāti arī pagājuši gadu, mēs viņus sēdām, viņi bija garšīgi, bet es nebiju priecīga par šo faktu. Jo man patīk ļoti audzēšanas process, man patīk redzēt, kā viņi izdīkst, kā viņi veidojas, ka tur sākumā ir pavisam maza, tagad tāda maza matiņa, pēc tam jau tā veidojas skaists pirmās lapiņas, pēc tam jau viņš aug spēkā, augumā, un pēc tam tu vienkārši izstādi to siltumnīcā un ēd tos tomātiņus. Ja? Tāpat kā priecās par milzīgām puķēm, kuras sākumā ir šādas, man jau liekas lielas šobrīd, bet īstenībā maziņas. Tā, es ceru, ka es jūs iedvesmošu un ka jums patiks mans kanāls. Es nepretendēju uz kaut kādām neapšaubāmi agronomiski pamatotām zināšanām. Tas ir tikai tas, ko es daru ikdienā. Es dalīšos ar savu pieredzi, ar to, ko es esmu gadiem ilgā YouTube sērfošanā atradusi pie citiem entuziastiem un arī zinātājiem, arī pat agronomiem. Jā, man nav papīra, kas apliecinātu manas zināšanas šajā, bet ir tikai mana deksme, mana sirds un manas zināšanas, kuras es vienkārši dalīšos tajās ar jums. Un es ceru, ka jums tik tiešām tas šķitīs interesanti un tiešām kāds tiks iedvesmots piepildīt savus sapņus. Kādreiz man tas viss likās nereāli. Jā, šis ir reāli jebkuram, bet pēc tam jau tas viss kaut kur jāiestāda. Bet pagaidiet, mēs aiziesim uz dārzu un jūs redzēsiet, cik ļoti daudz kā forša man tur aug un cik tas ir kolosāli, ka tu vari pēc grūtas darba dienas aizbraukt uz laukiem, iebāzt rokas zemē un sajust to milzu spēku, ko tā dod. Es palieku jau mazliet tāda patētiski, romantiska. Laikam nav īstais brīdis. Ar šo skaisto baziliku skatu sākām un ar to arī beigsim. Tā!